Sagaidījuši jauno gadu Kambodžā, janvāra pirmajās dienās dodamies uz Malaiziju. Uz tās galvaspilsētu Kuala Lumpuru. Caur lidmašīnas iluminatoru vēlreiz nolūkojamies uz Mekongas un Tonle Sap rivers atteci. Pēc dažām stundām iluminatoros parādās rūpīgi stādītas palmu plantācijas. Malaizija ir pasaulē otra lielākā palmeļas ražotāja valsts. Malaizija ir valsts, kur raksturo kontrastu. Valsts ir apveltīta ar mūžaļajiem mežiem, skaistiem piekrastes ūdeņiem, kā arī unikālu savvaļas dzīvnieku pasauli un daudzveidīgu augu valsts. Malaizijā ir sastopama gan malaiz tīģeri, gan raflēzijas, kas ir uzskatāms par pasaulē lielākajiem ziediem. To diametrs var pārsniegt 1 metru. Tajā pašā laikā Malaiziju raksturo arī bagāta arhitektūra un modernas augstceltnes. Tā, piemēram, Malaizijā ir redzama Petronas torņi, kas līdz 2004. gadam bija augstākā ēka pasaulē. Augstums pārsniedz 450 metrus. Neskatoties uz to, ka Petronas torņi zaudēja savu pozīciju kā augstākā celtne, tā vēl aizvien pasaulē saglabā savu vietu kā augstākā dviņa ēka. Iespējams, stāstot par Malaiziju, svarīgi ir pieminēt pašu valsts uzbūvi, kas atšķirībā no citām valstīm ir pavisam nepierasta. Pirmkārt, Malaizija ģeogrāfiski atrodas uz Malaizijas pussalas, Borneo salas un papildus salām, kas atrodas Borneo piekrastē. Otrkārt, Malaizija ir federāla konstitucionāla monarhija, līdz ar to tā sastāv no 13 štatiem, no kuriem 9 ir monarhijas un 4 tiek pārvaldīts ar gubernatoru palīdzību. Mēs esam nokļuvuši diezgan interesantos apartamentos, kurus slavenajiem dviņu torņiem var nolūkoties ne tikai no guļamistabas gultas, bet arī no jumta stāv basēna. Malaizijas valsts teritorijā dzīvo apmēram 33 miljoni iedzīvotāji, no kuriem tikai pusi iedzīvotāji ir malajieši. Otra puse sastāv tādas mazākuma tautības kā ķīnieši vai indieši. Interesanti, ka valstī pamata reliģija ir islāms. Kuala Lumpura ir lielākā pilsēta Malaizijā. Tā ir viens no visstraujāk augošajiem metropoles reģioniem Dienvidaustrumāzijā, gan ekonomikas attīstībā, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Pilsētā dzīvo aptuveni 1,5 miljonus iedzīvotāju. Kuala Lumpurā ir iespējams nobaudīt visdažādākā veida ēdienus – Malaizijas, Taizemes, Ķīnas, Japānas, Indijas, Eiropas virtuvi. Tāpat kā daudz vietā Āzijā, arī šeit ir ļoti izplatīts street food tipa ēstuves un restorāni, kur cenas ir ļoti draudzīgas. Domāju, ka viņi ir ļoti garšīgi. Tom jums pa Kuala-Lumpuriski, ja? Nu, davai nosauc to pilsētu. Kuala Lumpura. Kuala Lumpura. Piesauc no Tom jam klāt. Tom jam in Kuala Lumpura. Kad izsavās, jā. Bet no kā dzird? Kā viens no tradicionālajiem Malaizijas ēdieniem varētu būt nasi lemak. Ēdienu pamatā ir rīsi, kas vārīt kokosriekstu pienā ar dažādām piedavām, zemes riekstiem, dārzeņiem, ģēra vistas vai lielo kariju, kā arī jūras veltēm. You said good baby. Say hello, my baby. Say hello.
Manuprāt, visērtākais veids, kā pārvietoties pa pilsētu, ir taksometrs. Taksometra pakalpojumus ļoti ērti izmantot ar grāba aplikācijas palīdzību. Tā rupi rēķinot stundas brauciens maksā kādu 20 eiro. Arī mēs vienu dienu veltam izbraukājot pilsētu krustu šķērs ar šādu turistu autobusu. Mēs esam 4. Vienīgais oficiālais maksāšanas līdzeklis Malaizijā ir Malaizijas ringgits. Tev būs labi, tā veids. Laiks skrien ātri, un arī Kuala Lumpurā tas nav nekāds izņēmums. Un jau naktī dodamies uz lidostu, lai turpinātu savu ceļu uz mājpusi. Šajā ceļojumā jau ir ierasts, ka lidmašīnas pulksteņus nepazīst. Kavējamies vairāk nekā 3 stundas, un jau atkal ir pavisam skaidrs, ka uz nākamo lidmašīnu nepaspēsim. Šis ītī māršķīši. Bet ja vajag tikt ārā, nopirkt kaut kādu, ja tur kaut kas vispār ir vaļā. Tu staigā un dala kaut ko, jā. Ship to your right, please. Hello. Obstructions. Be careful when opening the overhead compartment. Kavējumu dēļ Kataras lidostā nonīkstam visi divi. Turklāt apzinīgie darbinieki paspējuši pazaudēt arī mūsu bagāžas. Tikai vēl vakarā mūs sasēdina autobusā, Kasīļķis Bunģā un nogādā viesnīcā. Lai gan mums nav Kataras vīza, mums būtu iespēja pamest viesnīcu un paklaiņot pa apkārtni. Laukā ir ļoti karsts, mūsu bagāži pazaudēti, mums līdz ir tikai tas, kas mums ir mugurā. Ja nekas nemainīsies, tad jau 4 no rīta turpināsim ceļu uz mājām. Pēc vairāk nekā 2 nedēļu rīta diētas mēs abi gluži vai kā sarunājuši. Automātiski esam paņēmuši kartupeļu biezputu. Mazliet par to brīnu
Būdē. Sniega vētras dēļ Oslo lidostā mūsu reises tika pārcelts vismaz reizes 4.